Mani sauc Artūrs Analts, un es pastāstīšu bišķiņu par sevi, par saviem darbiem, par procesiem, pieredzi, kas ir gūta gan no skolas, gan no droši vien personiskās dzīves, nedaudz par saviem uzskatiem un arī par padomiem, ko es varētu jums varbūt iedot, varbūt nodara. Ja jums ir kādi jautājumi, kamēr es runāju, droši jautājiet, vai arī pierakstiet, un tad pēc tam, man ir vienalga. Pabeidzu es Rīgas dizaina mākslas vidusskolu, dekoratīvās tēlniecības nodaļu, kas tagad ir formas dizains, Ivar Druls uzraudzībā, pavadībā. Skola ir ļoti, ļoti laba, ko daudzi droši vien nenovērtē, un vispār Latvijā to nenovērtē, jo ļoti labus pamatus esmu iegūst tieši pirmajā kursā, un īstenībā visu 4 kursu garumā par to, kāda ir materiāli, kāda ir procesi, kāda ir apstrāde, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt. Tie ir gan tikai pamati, bet pēc tam tu dzīvē saproti, kā viņus īstenībā var pielietot. Un arī par tehnoloģiju ļoti laba saprašana ir gan skolotājiem, gan arī ne tikai manas nodaļas skolotājiem, bet arī citiem, tā kā tur var veidoties arī sadarbības starp kursiem, kas ir ļoti interesanti. Bet pašlaik es mācos Londonā, Central St. Martins skolā, produkta dizaina nodaļā. Viņi gan zina, ka es savu diplomu darbu esmu pabeidzis. Bet jā, tā skola ir, tā ir mana bilde no skolas. Skola ir 10 reizes lielāka nekā Rīgas dizaina mākslas vidusskola. Bet arī skolēnu skaits ir daudz lielāks. Un līdz ar to tur ir tā, ka it kā izskatās, jā, baigi iespaidīgi, bet tajā pašā laikā var salīdzināt tikpat labi ar RDMV vienādā līmenī. Par maniem darbiem, bišķi pastāstīšu par darbiem. Šīs droši vien ir visveiksmīgākais, kas ir Rīgas dizaina mākslas vidusskolas diplomdarbs. Tās ir kāpnes Led Zeppelin. Tā ideja ir tāda, ka kāpnes parasti cilvēki paslēp, iebāž skapī un viņas neredz, bet ideja bija atstāt kāpnes interjerā, lai viņas ir tāds tā kā interjera objekts. Līdz ar to viņām jābūt gan funkcionālam, gan arī tēlnieciski nosacīti skaistām jāizskatās ir. Un tā ideja ir tāda, ka viņas var novietot 3 pozīcijās, 1, 2, 3, un var atstāt gan pret sienu, gan 45 grādos pret stūri, un ja tu pagriez trepas ar kājām gaisā, tad ir 25 grādos pret stūri. Līdz ar to var uzkāpt dažādos veidos un aizsniegt nepieciešamo materiālu. Par detaļām trepēm ir izgriezums ānos, kas ir diezgan inovatīvi, jo tu vari uzkāpt augšā lejā par trepēm un nolikt instrumentus savus nepieciešamos. Līdz ar to tie to netraucē, ja tu kāpjas laika augšā lejā, tev instrumenti tur paliek. Kā arī, ja tu tomēr neizmanto kā trepes, tu vari atstāt interjerā, kāds bija tas mērķis, un tu vari izmantot kā pakaramu varbūt. Un es piedāvāju tā kā klientam vairākus krāsu variants, ka viņš var izvēlēties savējo, iepriekš redzēt baltu, tagad ir sarkans, ir violets, un katrs var izvēlēties savējo. Par procesu. Sākumā, protams, top ideju tiek izmantot visu analīzi, visu kaut kas, bet tad rodās skices. Droši vien šitādas skices nevienam vispār vairs nav vajadzīgas. Visiem ir vajadzīgas kaut kādas šitādas skices, un nākamais, kas ir, tas ir varbūt modelis datorā, kas tāda tehnoloģija laikā ir ļoti vienkārši. Bet es parasti ķeros uzreiz pie modeļu veidošanas, un tas ir ļoti svarīgi dizaineram saprast tos gabarītus, saprast, jo uzzīmēt var visu, bet, kad tu sāc veidot, tad saprot īstenībā šis nesanāks. Un to es iesaku jebkuram dizaineram ātrāk ķerties pie īstā modeļa veidošanas, nekā tērēt laiku pie skicēm. Bet, skicēm arī vajag. Un tad ir par procesu. Ir svarīgi pieņemt lēmums arī procesā. Un šeit ir, es pats slīpēju tās trepas un saprotu, ko var izdarīt ar materiālu, ko nevar izdarīt. Ja kaut kāda kļūda, tad es to varu novērst, jo man ir no RDMV iegūta informācija par to, ko tomēr kādas ir iespējas, kādas ir tehnoloģijas, un līdz ar to es varu veiksmīgi runāt arī ar ražotāju, un es neizklausīšos pēc muļķa, ja es nesapratīšu, par ko iet runa. Līdz ar to ir svarīgi saprast tehnoloģiju, kādā tu strādā. Cits projekts bija naudas bļodas, ko es veidoju sadarbībā ar Rudolfu Strēli, kurš šobrīd nav šeit. Līdz ar to es varu jokot par viņu. Mēs bijām ekskursijā uz Latvijas banku, un mums parādīja sagrieztu naudu, kas ir izgājusi no apgrozības, un mēs
uzreiz sapratām, ka ar šito materiālu var kaut ko darīt. Mēs saskatījāmies, pilnīgi tā arī bija, saskatījāmies un sapratām, ka jā, kaut ko var izdarīt, jo tas, ko viņi dara naudu, Latvijas banka aizved uz getliņiem un izmet. Jo viņi nevar pārstrādāt nekādīgi citādāk. Un mēs sapratām, ka kaut kas ir jāizdara. Un tapa ideja par naudas bļodām, vairāk gan tāds konceptuāls mākslas darbs nekā funkcionāls dizains, bet tomēr dizains. Tā ideja tāda, ka nauda rotē, viņi jau. Tā ir tā nauda no tās bankas. Nu, ja tu ļoti cītīgi palūdz un paskaidro, kāpēc un izēj cauri visai sistēmai ilgu mēnešu garumā, tad iedod. Varbūt. Mums iedeva. Un arī Anglijas banka iedeva, kas ir šitā tieši ir Angļu nauda. Bet tā ideja tāda, ka nauda nekad nestāv uz vietas, tu viņu visu laiku kādam citam iedod, vai arī pats tas naudas kurs nekad nav stabils. Līdz ar to, kāpēc, lai naudas būtu stabils. Līdz ar to viņas nedaudz kustās, un tu viņas var iegriezt, kas simboliski simbolizē to visu kustību. Šī ir tā nauda baiba. Tas ir otrais brauciens pēc naudas. Pirmais bija daudz interesantāks, jo mēs nezinājām, ko sagaidīt. Mēs aizējām uz banku bez nekā, jo mēs zinām, ka mums iedos naudu, bet cik mums iedos, mēs nezinām. Un kādu viņi vispār izskatās. Mēs izgājām cauri visām apsardzes sistēmām, kas ir diezgan ilgi. Un tad mēs sapratām, ka mēs tomēr varam paņemt, cik mums vajag. Viņš prasa, cik mums ir nepieciešams. Mēs paņemām laikam kādus 5 tos klucīšus. Mums nebija kur likt, mums iedeva Rīmī sarkanu maisu. Mēs piebērām vēl tomēr. Un tā sajūta, ka te no bankas ārā ar Rīmī maisiem. Pilna ar naudu, tā ir laba sajūta. Bet pēc gada mēs braucām vēlreiz, un tad mēs bijām gudrāki. Mēs aizbraucām ar mašīnu, mēs aizbraucām ar kastēm, un mēs sakrāmējām pilnu mašīnu ar kastēm. Un viņi saprasēti, respektīvi viņi šitādi, bet tā, kad viņi izjauc, jo viņi aizjauc ir. Tur šitāds maisiņš sanāk ar naudu. Ja iepriekšējām naudas bļodām mums bija 4, tie klucīši mēs iztaisījām 20 man naudas bļodas, tad šit ir daudz vairāk. Tā, kad mēs ieguvām naudu, mēs sapratām, ka jāsāk eksperimentēt. Mēs maz laikam tad nezinājām tajā brīdī, kad tās būs naudas bļodas. Bet sapratām, ka kaut kas ir jāuztaisa, jo krēslu taisīt būtu stulbi. Mēs mēģinājām visādiem materiāliem naudu sajaukt ar visādiem citiem materiāliem, kas ir epoksīds sveķi, tur gelkauti, visādi tur PVA līmes, pat augsto zupu ielējām. Tā nav augstā zupa. Bet vismaz saprast to, kāda ir tekstūra, kāda ir krāsa. Un saprast to, kādu materiālu, jo mums ir svarīgi pašiem pieņemt lēmumus, pašiem būt daļai no tā darba un procesa. Un tad mēs sapratām to visu, kā to realizēt, sapratām, izdomājām formu, skicējām, tad mēs izvirpojām formu, tad iztaisījām to, kas ir spiedu forma, presforma. Un tur ir gumija, tur vispār baigais process, lai uztaisītu to pareizi, lai sajiet milimetrā, bet pēc idejas šitais ir viss, ko tu var apgūt skolā pirmajā kursā pie skolotāja Aleņa. Labs skolotājs. Un tagad es parādīju divus savus darbus, treps un naudas bļodas, un te var saprast to, ka parasti domā, ka jāuztais krāslas, teiksim, tad, ok, man jātais krāslas, tad tas būs no koka, tas būs tas, bet īstenībā tas domāšanas veids var būt pavisam dažāds. Tā kā tagad bija naudas bļodas, mēs sapratām, ka ir materiāls, un ko no tā materiāla var uztaisīt. Vai arī tas varbūt tev var atnāk klients pateikt, man ir tehnoloģija, man ir, nezinu, tur ābolu, iPad kaut kāda tehnoloģija, ko mēs no tās tehnoloģijas varam uztaisīt. Un arī tā var rasties dizains, un tāpēc ir visādi veidi, kā tomēr cilvēks var domāt. Un tas, man liekas, ir ļoti funkcionāls dizains. Lai es tiktu skolā savā, man bija jāizbrauc uz Angliju. Un tas ir pie lidostas, pie check-in. Lai iziet cauri check-inam, ir nepieciešama viena soma. Man bija soma un mapīte. Viņa nebija nemaz tik liela kā bildējas, kas bija lielāka. Un parasti cilvēki ar žurnāliem var iziet cauri, bet mana mapa nelaida. Un es prasīju, bet ko mēs tagad darīsim? Viņi teica, tev jāpiestiprina tā mapa ir pie somas. Un es prasīju, tad man izlaidīs, jo reāli tas, kas man jāizdara, jāiziet cauri vārtiem. Tas ir 1 metrs. Un viņi teica, jā, labi. Tad es paņēmu savas bikses, piesēju savu mapu, paprasīju, vai tagad ir labi. Viņi teica, ka jā. Izgāju cauri pa 1 metru par tām durvīm, atsēju vaļā. To es nesapratu, bet vismaz funkcionāls dizains ir problēma, ir izcinājums. Tas ir mans kurs. Es esmu traukšu. Pirmajā kursā, tas ir pagājuši gadu,
skolā, te var redzēt tā kā iekšas to telpu, ka viņi ir daudz lielāki, teiksim, nekā Latvijas skolās, bet arī studenti ir daudz vairāk. Jautājums? Ne? No. Studenti ir daudz vairāk. Līdz ar to varbūt tāda sajūta, ka tu neiepazīsti citus, bet tas, ko latviešu skolas varētu mācīties, ir to, kā pāraudzīt tos skolniekus, kā viņi sadarbojās grupās. Jo ļoti gudri izdomāta visa infrastruktūra, kad pa pusgadu tu īstenībā iepazīsti visus, un tu vari atcerēties viņiem visiem vārdus, kaut arī viņi no visādām pasaules malām ir. Un tad mēs aizbraucām uz Milānu, tas bija pirms mēneša, pirms mēsas, tieši pirms Milānas mēsas. Esmu tas rācošais. Šitais. Skolas brauciens uz Milānas mesi, bet tas nebija tieši uz mesi, tas bija uz rūpnīcām. Uz lielām itāļu rūpnīcām, kas ir Alessi, ko varbūt zina daži, Artemida, kas ir lampu rūpnīca, vai arī Beretta, kas ir lieli ieroči izplatītāji. Viņiem ir visādi ieroči, vai arī Parmigiano, sieru visādi, parmezānu. Sieru rūpnīca un vēl visādas ražošanas. Ļoti daudz studijas, arī vienkārši individuālās dizaineru studijas. Un bija ļoti interesanti paskatīties, kas un kā notiek īstenībā pasaulē. Bet es gribēju ļoti tikt uz LSI rūpnīcu, bet mēs bijām 60 cilvēku un tikai 15 tiek uz nosacīto rūpnīcu. Un kā tu var tikt uz to rūpnīcu, izvēlās skolotājs. Viņš vienkārši izvēlās tu. Un es izdomāju to, ka mēs esam ļoti daudz vispār cilvēku, un katram ir savu kultūru. Un man ir viena draudzene Džeina, kur brauc ar mašīnu pa Angliju, un viņu vienu dienu apstādināja policija par to, ka viņi pārsniedz ātrumu. Viņai bija jāmaksā sots 80 paundi. 80 mārciņas, 80 lati kaut kur. Un es viņai pēc tam viņam to pastāstu, un es viņai prasu, bet kāpēc tu tā kā neiedevu policistam kaut ko? Ko tu ar to domā? Es domāju, kāpēc tu nepiekuļoji policistu? Un viņi saka, Artur, mēs tā nedaram. Un es sapratu to, ka tas nav pareizi, bet kad ir tās kulturālās atšķirības, ko it kā tu saproti, bet tomēr tu par to neaizdomājies dzīvē. Un tad es paņēmu to piemēru un es piekuļoju savu skolotāju. Tas mans skolotājs. Mazs jociņš, un tas ir kukulīts par Alessi, to rūpnīcas vizitu. Es tiku. Bijām uz visādām rūpnīcām, kas ir Artemīda. Liela rūpnīca, visādas mūsdienīgas tehnoloģijas. Tas ir no rūpnīcas. Tāpat kā Latvijā, pilnīgi tāpat, bet šeit ir pāvests. Tā ir Valī rūpnīca, kas ražo rokturus. Un arī it kā tas domā, ka būs baigā tehnoloģija, jo tā ir Itālija. Tur ir baigais dizains, baigā kvalitāte, bet nē, tomēr viss ir ļoti daudz, kas ir handmade, piebeigts, pieslīpēts. Un būtībā viss tas pats ir arī Latvijā, jo šī ir Latvijas rūpnīca. Pilnīgi tas pats īstenībā, man te izskatās diezgan bombzīgi, bet ja nobildētu uz otru pusi, tad būtu ļoti smuki. Un tāpēc ir jautājums, kāpēc mēs neesam tur, kur ir itāļu industrija. Jo mēs it kā varam, mums ir tehnoloģija, mēs esam konkurētspējīgi, kvalitāte mums, varbūt ražotāju rūpnīcām viņiem nav tāds uzdevums, bet mēs esam spējīgi dabūt to kvalitāti. Bet kāpēc mēs neesam? Jo ir 21. gadsimts, un, manuprāt, tā domāšana dizaina ir bijuši atpalikusi. Jo mēs domājam, ok, mums jāuztais funkcionāls krēsls, viņam jābūt tur stabilam, jāizskatās nosacīt piedienīgi, un tad tas aizies, bet tā vairs nav, jo klients ir palicis gudrāks, un viņam interesē tā kvalitāte, kas ir, vai arī kaut kāds materiāls, kas tiek izmantots. Un latviešiem ir tā tendence tomēr to materiālu izmantot lētāko, vai arī to kvalitāti bišķi tur, to neredzēs, to pieslīpēs. Un klients īstenībā to pamana, un klientam ir svarīgi, lai tomēr būtu kvalitatīvs. Un ļoti svarīgs ir arī stāsts. Kāpēc šis krāsas tāds, neviens nezina, bet Latvijā tāda ir. Bet būtu interesanti zināt, teiksim, stāstu, tas ir tāds, tāpēc, ka kaut kas ir noticis, vai arī tāpēc, ka tas kaut kā saistās ar šo tēmu vai to tēmu. Un klientam tas ir svarīgi ne tikai no kaut kāda PR viedokļa, bet arī tā, kad viņš pats jūt, kad viņš sēž un viņš zina, ka tas ir tas krāslis, un es daru labu, es daru sliktu, un ir kaut kāda emocija, kaut kāds stāsts. Un piemērs ir par to, ka ir tas 21. gadsimts, un tomēr ir tā elektronika, tehnoloģija, e-pasti.
Un latviešiem tas, man tā liekas, nav tik svarīgi, varbūt aktuāli. Es zinu dažas kompānijas Anglijā, kas ir mēģinājuši sadarboties ar latviešiem. Viņi izstrādā dizainu, viņiem vajag tūkstošos ražot. Un kur var ražot? Eiropas Savienībā būtu labāk nekā Ķīnā, jo tomēr tā ir Eiropas Savienība. Un tu vari atbildēt par to, kas notiek, un tā tomēr ir tā kā kvalitāte. Bet tā angļu kompānija aizrakstīja visādām Latvijas rūpnīcām, tā kā cenu pieprasījumu par nosacīto to failu. Un nekādas atbildes nav 2 mēnešu garumā, un pēc 2 mēnešiem atnāk, jā, ko jums tur vajadzēja. Un tas jau ir par vēlu, nevienam tas vairs nav vajadzīgs, tāpēc, varbūt tā tikai sanāca ar tām dažām latviešu rūpnīcām, ar ko kontaktējās, bet tomēr mēs tos klientus laižam garām. Un sadarbība baigi svarīgā tā kā starp dizaineriem un citas profesiju pārstāvjiem. Tā kā jau minēju iepriekš, ka tur fotosesijas notiek, vai arī kaut kāda vienkārši ar mūziķiem sadarbība, arī vienkārši ar māksliniekiem, jo sadarbība no dažādām tā kā praksēm var vest pie kaut kā jauna, pie kaut kā inovatīva. Un runājot par kaut ko jaunu un inovatīvu, mums notika sadarbība ar Latvijas Finieri, vēl joprojām notiek. Ļoti sāpīga bilde vispār, Rudolfs te tāda raudāt, bet tā doma tāda, Latvijas Finieris griezās pie mums, jo viņi ražo finierus, viņi pārstrādā koku, apstrādā koku, un viņiem ir blakus produkts, kas veidojas, ir skaidrs. Un viņi atnāca ar skaidām un prasīja, ko jūs varat uztaisīt no tām skaidām. Un mēs viņiem domājam, ok, interesants tā kā piedāvājums, mēs varam ražot viņiem produktu, mēs varam arī izmantot to savām vajadzībām, dizainam nosacīt. Un mēs eksperimentējām, eksperimentēšana ļoti liela daļa no mūsu vispār procesa ir, man un Rūdu vismaz. Un mēs eksperimentējām ar tām skaidām, ko var panākt no viņām, samaisot ar kaut kādu vasku, samaisot ar PVA līmu un vēl visādiem tur kosmosiem. Un tā kā mēs taisījām naudas bļods, kas ir taisīts no saulespuķu sēklu sveķiem, kas ir ļoti ekoloģiski, mēs samaisījām tos sveķus ar naudu. Mēs samaisām, noliekam, Rūdis tur kaut kur staigā, un pēkšņi tas viss sāk uzbriest. Un pirmais ir, tu pieliec roku priekšā sajai, protams, jo tu nezini, kas notiks, mēs neesam īsti ķīmiķi. Un tad mēs saprotam, saceļās, ir labs, Rūdis saceļās. un tas, kas notiek, ir, teiksim, ja ieliec šitik daudz, tad viņš pa 5 reizēm kaut kur vienkārši uzbriest un ir tā kā makrofleks. Un tas viss notiek dēļ skaidām un saulespuķu sēklu eļļas, un tas ir ekoloģiski. Un tā, kad viņš sacietē, tad viņš ir ciets, riktīgi cietāks nekā makrofleks, viņi var sazāģēt uz pusēm, kā tur ir redzams. Un mēs sapratām, ka no šitā var kaut ko izveidot. Mēs aizgājām apakaļ pie Latvijas Finiera, parādījām viņiem to, ko mēs esam tā kā sapratuši. Viņi ir pilnīgā starā. Domā, tagad uztaisīsim analīzes, ko tur var, vai viņš ir siltumizturīgs, vai tur mitrumizturīgs, kāds tur ir. Un tad tas projekts, tas bija decembrī, kad mēs taisījām, tagad pagājušā. Un tad tas bija tā kā ierūsēja projekts un tā. Un pagājuši piekdien es aizgāju uz dizaina muzeju Londonā, un tas, ko es ieraudzīju, ir šitie te. Un es skatos, forši, līdzīgi mūsējiem. Un tad es sāku lasīt to aprakstu, un tas ir no saulespuķu sēklu sveķiem un no skaidām. Un tas ir gada balva nominācija. Un tas bija kā sitiens zem jostas vietas, pa sirdi un pa seju. Un es biju noskums un Rūdim pastāstīju, un tur vienkārši ir tā, kad saprotu, ka ir svarīgi tomēr būt kaut kādu soli priekšā pārējai industrijai un domāt uz priekšu. Un ir svarīgi tomēr nekopēt, tāpēc nezinu, kas tad notiks ar to projektu, bet sapratām, ka krāslu netaisīsim. Pēc dizaina muzeja man bija neliela pastaiga pa Londonu. Tas mājās 21 kilometrus. Pastaigājos, padomāju, un ir svarīgi visu laiku tomēr būt tajos meklējumos. Teiksim, ja ir iPhone, tad fotografēt kaut ko atrod, dokumentēt to visu un saprast to, ka ir jābūt tomēr kaut kādā ziņā inovatīvam, jābūt tomēr ir drošam par sevi un par saviem meklējumiem. Un tas ir tas, ko mans skolotājs parādīja šito slaidu, tā kā mans skolotājs slaids, kad ir svarīgi tomēr būt savādākam, un tas ir ļoti svarīgs slaids tā kā jaunam dizaineram, bet īstenībā šis slaids ir vēl svarīgāks. Paldies!
Jā, tās var nopirkt tā kā internetu veikalā, bet repas arī Londonā var nopirkt pāris veikalos. Bļodas privāti. Arī no galerijām mēs izstādījāmies tagad Beļģijā, diezgan prestižā dizaina galerijā. Un baigā atsaucība, jo mēs ieguvām diezgan labus klientus. Tas ir diezgan tās naudas bļodas ir tā kā mākslas projekts, bet ļoti lielu atbalstu ir iegūs vispār tā kā tie dizaini tā kā pasaulē, ko mēs pamanījuši, ka tomēr mēs domājam, ka viņas neviens nepirks, bet tomēr ir kādi, kas tomēr ir ieinteresēti, tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns, inovatīvs, neredzēts, un ir svarīgi tomēr, tā kā es teicu, nekopēt, līdz ar to var kaut kur ieplūst, kaut kādās galerijās vai kaut kur. Tieši tagad jāpiesakās stipendijai vienai tur, bet tas tā simboliski, bet var aizdevumu iegūt no angļu vadības, angļu kaut kādām firmām, kas vienkārši dod studentiem aizdevums, un tu sāc atmaksāt tos, tā, ka tu sāc strādāt un pelnīt noteikti daudzumu. Tā kā, man ir tas aizdevums, es par to nereizējos pagaidām, un pēc tam jau, tā kā sākšu strādāt, tad sākšu domāt. Pats par sevi viņš ir tā kā skaidrs, teiksim, tā kā sagriezts papīrs, vai ne? Bet, ja tu viņus sajauc ar noteikti kaut kādu citu materiālu, tad viss kaut kas var veidoties. Mēs viņu jaucām ar ļoti daudziem, sanāca arī elastīgs, ja sajauc ar, teiksim, ar ne vasku, bet neilonu, ne, bet lateks. Ja lateks sajauc, tad tur, teiksim, elastīgāk sajauc. Ir dzirdēts, ka ir mēģināts no papīra veidot naudu vēl, bet tad tur kaut kas noieda greizi un sačakarē mašīnu, un to labāk nemēģināt. Bet var tā kā no papīra, no tās sasmalcinātās naudas, ražot papīru. Tas ir iespējams, bet mums bija mērķis tomēr uztaisīt kaut kādu reālu produktu, un izdomājām, ka naudas bļodas būtu prātīgākais.